Labrīt visiem klātesošajiem. Redzu, jau sāk apmeklēt lēnāk gaitā papildināties mūsu skaits, kas šodien ir pievienojušies, un sveicināti visi šodien mūsu rīkotajā webinārā attiecībā uz kiberdrošību un jauno kiberdrošības regulējumu. Ir redzams, ka ir ļoti daudz interesantu, vai arī tieši cilvēki, kuriem ir kaut kādi jautājumi, neskaidrības saistībā ar jauno regulējumu, un arī to liecina kaut kādā ziņā arī šo reģistrāciju skaits uz webināru, kas jau gandrīz sasniedz 500 cilvēkus, tad jau redzēs, kas šajā skaistajā dienā varēs arī pievienoties, bet tīri no tehniskajiem jautājumiem vēlētos uzsvērt, ka mūsu šodienas prezentācija būs pieejama un ieraksts būs pieejams arī mūsu YouTube kanālā Sorainen meklējot un arī visiem reģistrētajiem dalībniekiem arī prezentācijas tiks izsūtītas. Un tātad par pašu, kāpēc tad šodien esam šeit ieradušies. Šodien kopā ar mūsu kolēģi Krišāni Knodzi, kas ir jurista palīgs pie mūsu biroja, un es pats Krišānis Cercens, kā zvērnāta advokāta palīgs un certificēts datu aizsardzības speciālists, šodien dalīsimies ar ieskatu šajā jaunajā kiberdrošības regulējumā, kādas prasības, ko attiecīgais regulējums prasa no uzņēmumiem un kādas darbības ir paredzēts veikt un nepieciešams veikt attiecīgajiem uzņēmumiem, uz kuriem tad ir attiecināms jaunais regulējums. Un sākumā es pastāstīšu vispārīgi par jauno Nacionālās kiberdrošības likumu, par prasībām un pienākumiem, ko uzliek attiecīgais regulējums, un attiecīgi pēc tam arī mans kolēģis Krišānis dalīsies vairāk ar to, kādas tieši prasības subjektiem ir jāievēro gadījumā, ja uz viņiem ir attiecināmas kiberdrošības likuma prasības. Un tad, es domāju, nevilksim garumā, sāksim, jautājumi ir daudz, un tad visi jau, cerams, daudz klātesošie jau zina, ka mums stājās spēkā 2024. gada 1. septembrī Nacionālās kiberdrošības likums, un ar attiecīgo likumu tiek ieviestas Eiropas Savienības tīklu un informācijas sistēmu drošības direktīvas prasības. Attiecīgi šajā konkrētajā situācijā tā nav, piemēram, regula, kuras gadījumā ir tieši piemērojama un nav jāizdod savi kaut kādi vietējie likumi, lai ieviestu tās prasības. Turpretī ar šo direktīvu ir paredzēts ieviest šīs prasības tieši lokāli ar atsevišķu regulējumu, un arī būtiski uzsvert, ka kiberdrošība nav nekas jauns. Attiecīgi nav tā, ka 2018. gadā, kad stājās datu aizsardzības regula, ka tad tikai parādījās tādi dati. Tādi dati jau bija pirms tam, un tāpat arī ar kiberdrošību nekas jauns nav, ir tikai citādāk, konkrētāk un attiecīgi jāpielāgo šīm prasībām. Un līdz ar šo Nacionālās kiberdrošības likuma stāšanos spēkā arī zaudē spēku informācijas tehnoloģijas drošības likums, kas jau zaudēja spēku 1. septembrī, un tam arī pakļautie ministru kabineta noteikumi. Un pamatā viss šī regulējuma mērķis ir
tieši nodrošināt kiberdrošību ne tikai uzņēmumos, bet arī publiskās pārvaldes iestādēs, valsts iestādēs, lai attiecīgi vienotu šīs prasības un ņemot vērā šī brīža kiberdrošības situāciju un riskus vispār pasaulē, ģeopolitisko situāciju, tad arī šāda rīcība ir nepieciešama, lai tad būtu justos droši gan gan uzņēmumu rīcībā esošā informācija, gan arī iedzīvotāju kā tādu. Un viens no aspektiem, ko paredz jaunais Nacionālās kiberdrošības likums, ir atsevišķi noteikumi par minimālajām drošības prasībām. Un es noteikti esmu pārliecināts, ka arī daudzi klātesošie jautā, kur tad ir šie minimālie kiberdrošības noteikumi un kāds ir process attiecībā uz tiem. Un arī mums iepriekš iesūtītajos jautājumos arī bija daudz jautājumu, kad tas varētu būt. Ja godīgi, atbilstoši šai NIS2 direktīvai, visas šīs prasības būtu jāievieš jau līdz iepriekšējā gada oktobrim. Piemēram, salīdzinot ar Baltijas valstīm, citur Igaunijā vispār vēl nav regulējuma attiecībā uz kiberdrošību, un tas ir izstrādes vēl tikai procesā. Viņiem vēl nav sava, tā teikt, nacionālā kiberdrošības likuma, un ir paredzēts, ka tas būtu vasarā. Turpretī Lietuva ir salīdzinoši līdzīgā situācijā kā mēs, kur attiecīgi arī ir izstrādāts šis pamatlikums, bet arī daudzi papildu noteikumi, kas pakrīt zem šī regulējuma, nav stājušies spēkā. Par mūsu noteikumiem, kad viņi būs, ja godīgi, spriest ir grūti. Septembrī es domāju, ka būs oktobrī, decembra kādā lekcijā norādīju uz cerību, ka būs februārī, bet kā nav, tā nav, tādēļ īsti solīt neko nevar un arī tādas skaidrības nav. Un atkal jautājums ir, vai tas ir slikti, ka nav, jo no vienas puses arī sākotnēji, kad tika pieņemti šī pirmā šo noteikumu redakcija, tad arī šīs prasības bija ļoti stingras un arī to, kā attiecīgi ieviest šīs NIS direktīvas prasības uzņēmumos, kas sākotnēji daudziem uzņēmumiem likās pārāk apgrūtinoši. Līdz ar to notika šis iebildumu process, kur arī daudzas puses aktīvi iesaistījās un norādīja, ka varbūt šie noteikumi ir pārāk stingri un pārāk liels sloks būtu uzņēmumiem, lai ievērotu šo sākotnējās redakcijas prasības. Turpretī pēc tam šie noteikumi tika pārrediģēti un šobrīd vēl joprojām viņi ir izskatīšanas procesā un nav gluži skaidrs vēl, kad viņi būs. Bet atsevišķus aspektus, ko tad darīt, tā kā viņu nav, mēs vēl pieķersimies šīs dienas webināra laikā, un līdz ar to vēl par šo problemātiku sanāks parunāt arī sīkāk pēc tam. Un pamatā, kā jau minēju, kiberdrošība nav nekas jauns. Iepriekš bija šis informācijas tehnoloģiju drošības likums, un šobrīd ar Nacionālās kiberdrošības likumu ir pamatā paplašināt šīs subjektu loks, uz ko attiecas šīs jaunās prasības attiecībā uz kiberdrošību. Tad arī ar šo kiberdrošības likumu tiek arī nodrošinātas un stiprinātas un, tā teikt, harmonizētas Eiropas Savienībā drošības un incidentu paziņošanas prasības. Būtisks viens no apstākļiem, kas vēl ir kā tagad ar jauno regulējumu, arī ir noteikti atbildība augstākās līmeņa vadībai, līdz ar to
pienākums nodrošināt kiberdrošības prasības jau ir vadības līmenī, un par to arī pēc tam sīkāk arī pastāstīs kolēģis Krišjānis. Un tā skaitā paredz apmācības, kur arī drusku detaļās nedaudz vēlāk pastāstīsim. Un arī kaut kas jauns, kā arī ievieš uzraudzības prasības attiecībā uz iestādēm, kā arī sankcijas. Viens no jauninājumiem ir arī Nacionālā ķiberdrošības centra izveide. Un te ir būtiski nošķirt, ka no vienas puses ir šis Nacionālais kiberdrošības centrs, kurš uzrauga, kā attiecīgi šī likuma subjekti nodrošina kiberdrošības prasības, bet reizē jāņem vērā, ka ir šis CERT, kurš joprojām darbojas kā centrs kiberincidentu gadījumā. Attiecībā uz kiberincidentiem ziņošanu tad ir CERTs, bet Nacionālais kiberdrošības centrs ir atbildīgs par uzraudzību kā tādu. Un arī par ziņošanas prasībām arī kolēģis drusku pēc tam dalīsies sīkāk. Un kas tad gaida priekšā? Kas ir tādas svarīgākie pieskares punkti, kam vajadzētu sekot līdzi, stājoties tagad šīm prasībām? Varbūt daudzi zin, es ceru, ka zin. Ja nezin, tad varbūt šis varētu webinārs izvērsties par patīkamu vai nepatīkamu pārsteigumu gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izrādās arī uz jūsu uzņēmumu attiecas Nacionālā kiberdrošības likuma prasības. Un pirmais ir, kas ir jau nākamnedēļ, otrdien jau ir termiņš noteikts, kad vajag noteikt, vai jūs esat attiecīgā likuma subjekts vai nē. Attiecīgi jāveic ir šis izvērtējums. Un attiecībā uz izvērtējumu es savā daļā, turpinot, arī pastāstīšu niansēs. Nākamais datums, kam pievērs uzmanību, ir jūlijas. Pirmais, kad attiecīgi parādās šī nepieciešamība ziņot par būtiskiem incidentiem. Ar Nacionālā kiberdrošības likuma jau stāšanos spēkā jau ir noteikti šis pienākums ziņot par incidentiem, bet ar jūliju tad vajag atbilstoši pēc šiem noteiktajiem kritērijiem ziņot arī par būtiskajiem. Un sākot ar 1. oktobri, tad ir noteikts pienākums iecelt kiberdrošības pārvaldnieku, iesniegt pirmo pašnovērtējumu ziņojumu, kā arī īstenot arī minimālās kiberdrošības prasības saskaņā ar šiem pašnovērtējuma ziņojumā norādītajiem aspektiem. Un viens arī, pirms ķeramies sīkāk pie Nacionālā kiberdrošības likuma, arī vairāki jautājumi izskanēja attiecībā tieši uz DORu, kas ir atsevišķs regulējums kiberdrošības jautājumos, kas ir attiecināms uz finanšu iestādēm. Attiecīgi, kāda tad ir atšķirība starp šo DORu un NIS2, ir tas, ka DORa arī nosaka prasības kiberdrošības, bet šī ir uzskatām par tā teikt, no juridiskās valodas lex specialis, jeb speciāli likumu, kas ir paredzēti konkrētai nozarei. Attiecīgi ir piemērojams NIS2 prasības, bet ja jūs pakrītat kaut kādai konkrētai nozarei, piemēram, šajā gadījumā esat finanšu iestāde, tad jums ir jāievēro DORas prasības attiecībā uz šo kiberdrošību. Un kā tas strādā šajā mijiedarbībā ar NIS2 ir tā, ka DORa ir šis speciāli likums un primāri ir jāievēro šīs visas DORa prasības. Un ja viņas tiek ievērotas, tad tiek prezumēts, ka tiek ievērota arī NIS2 direktīva
lai gan atsevišķi noteikumi kaut kādi var mainīties, bet tiek paredzēts, ka lūk, šī DORA nosaka finanšu iestādēm šīs stingrākas prasības. Līdz ar to ar šo DORAS regulējumu būtu pietiekami, lai nodrošinātu šo atbilstību arī NIS2 prasībām, lai gan var atsevišķi aspekti kaut kādā ziņā atšķirties starp abām. Un tā tad, pirmais tad solis visā šajā procesā, ja tas nav izdarīts, tad noteikti daudzi domā, vai tas ir jādara vai nav jādara, ir, ka ir pienākums sākot ar 2025. gada 1. aprīlī nodrošināt šo pašreģistrāciju, izvērtēt to, vai jūs esat vai neesat Nacionālā kiberdrošības likuma subjekti. Piemēram, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, Lietuvā nav tāda pašreģistrācijas pienākuma. Attiecīgi, Lietuvā iestādes pašas konstatē, kuras iestādes, kuri uzņēmumi būtu uzskatāmi par šiem subjektiem un paši nosūta šo paziņojumu un lūdz kopš paziņojuma saņemšanas, piemēram, mēnešu laikā reģistrēties. Un paredzams, ka Igaunijā arī būs ļoti līdzīga sistēma. Turpretī mūsu gadījumā, kā direktīvu izdomāja ieviest Latvijā, tieši ir ar to, ka vairāk šis pienākums tieši būs attiecināms uz pašu privāto sektoru. Attiecīgi tas būs privātā sektora uzdevums un atbildība pašiem noteikt to, vai viņi ir subjekti vai nav. Un šeit savā ziņā rada problemātika arī tas, ka šobrīd nav minimālie kiberdrošības noteikumi stājušies spēkā, un arī šīs veidlapas un daudzas prasības šajos noteikumos ir atrodamas, bet tā kā nav stājušās spēkā, ir šie jautājumi, ko darīt ar, piemēram, šo pašreģistrāciju. Un tagad arī nesenajā publikācijā aizsardzības ministrija arī norādīja, ka neatkarīgi no tā, ka šie ministru kabineta noteikumi nav vēl stājušies spēkā, paziņa būtu jāņem vērā gan vai nu viņu mājaslapā, vai šobrīd publicētajos noteikumos šī paziņojuma veidlapa, kura tad arī būs attiecīgi jāpaziņo viņiem. Kā ir ar pašu paziņošanu? Šobrīd vienīgais atvērtais komunikācijas, tā teikt, kanāls ir e-adrese. Attiecīgi, šobrīd viņiem ir NIS2 kontaktpunkta e-pasta adrese, bet tā e-pasta adrese nav paredzēta attiecībā uz reģistrāciju, bet gan, ja ir konsultācijas jautājumi Nacionālām kiberdrošības centram un tam līdzīgi. Turpretī e-adrese ir šis oficiālais saziņas punkts, kā tad tiek paziņots par atbilstību. Šobrīd ir šī e-adrese, bet arī ir norādīts, ka tiek plānots arī atvērt citus komunikācijas kanālus ar Nacionālo kiberdrošības centru, bet pagaidām kādi tie būs un kad tie būs līdz galam nav zināms. Un šis reģistrācijas pienākums ir 1. aprīlis, bet neatkarīgi no tā, arī ja nereģistrējas, tad arī Nacionālajam kiberdrošības centram ir tiesības noteikt status arī tad, ja tas nav izdarīts brīvprātīgi. Un attiecīgi, ja tiek saņemts paziņojums no Nacionālā kiberdrošības centrā, kā lūk uzņēmumam ir jāreģistrējas, tad arī mēneša laikā uzņēmumam būs jāpild šis pienākums un jāiesniedz šis paziņojums Nacionālajam kiberdrošības centram. Un var arī gadīties situācija, ka attiecīgi, cerams tā nav, ka kāds subjekts šobrīd konstatē, lūk, uz mums šis attiecas pēkšņi un ko darīt, ir šis 1. aprīļa termiņš, bet
atbilstoši nacionālam kiberdrošības likumam, tad ir gadījumā, ja ir jāreģistrēs, piemēram, gadījumā, ja ir veikts pašnovērtējums un ja ir konstatēta atbilstība. Attiecīgi, kad šie kritēriji izpildās, tad arī ir nepieciešams nevēlāk kā mēneša laikā par to paziņot NKC. Piemēram, ja šodien jūs secināt, lūk, ka mēs pakrītam zem šī regulējuma un šo pašvērtējumu veicam, tad arī mēnešu laikā kopš šīs dienas būtu jāveic šī pašreģistrācija. Un arī aizsardzības ministrija ir izveidojusi tādu testu, kur var pārliecināties par to, vai jūs atbilstat vai neatbilstat šim subjektu uzskaitījumam. Tomēr praksē bieži vien problēmas rada tieši kaut kādu terminu izpratni, kaut kāda izpratni par to, kas ir domāts konkrētos punktos, līdz ar to varbūt nevienmēr tas varētu būt tāds vieglākais veids, kā saprast, vai šīs kiberdrošības likums attiecas vai neatiecas. Un pirms tad šīs reģistrācijas būtu vispirms jāuzdod sev tādi kā paškontroles jautājumi, attiecīgi vai uzņēmums nodrošina kritiski svarīgu vai būtisku pakalpojumu klientiem, vai arī kā galvenais piegādātājs, vai arī, piemēram, vai uzņēmums darbojas nozarē, uz kuru attiecas nacionālais kiberdrošības likums. Tad arī vai uzņēmums atrodas ārpus Eiropas Savienības, bet, piemēram, piedāvā pakalpojumus Eiropas Savienībā, un vai iepriekš minētais princips vai nav piemērojams kāds nozares tiesību akts, kas paredz šīs līdzvērtīgas kiberdrošības prasības, līdzīgi kā to paredz DORA. Un tad ar to visu šo noteikšanu ir kritēriji piemērošanai saskaņā ar šo NIS2 direktīvu, pēc kā tad nosaka, vai uzņēmums ir subjekts šim kiberdrošības likumam vai nē. Un pamatā viens no tiem aspektiem ir atrašanās vieta, vai nu sniedz pakalpums iekšā Eiropas Savienības iekšienē, vai arī veids darbības ārpus, jebkurā gadījumā joprojām varētu viss būt piemērojams, jo līdzīgi kā ir ar tādu Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, bieži vien ir tā, ka it kā tas attiecas uz Eiropas Savienību, bet faktiski ar šo regulējumu tiek nodrošināts arī, ka visi ārpus Eiropas Savienības arī viņiem ir pienākums nodrošināt šīs prasības iekšienē, tikko kā tiek sniegti pakalpojumi Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Nākamais ir lielums, vai nu tās ir kvalificētas kā vidēja lieluma vai lielas organizācijas pēc konkrētiem kritērijiem, un Latvijā mums nav ieviests vēl kā maza lieluma, kas, piemēram, parādās un tiek pieminēts direktīvā, bet mums ir tikai vidēja un liela. Un tad arī trešais kritērijs ir jāsaprot, kādā nozarē darbojas. Attiecīgi ir kiberdrošības likumā uzskaitīts šīs nozares un ir jāizseko līdzi, vai jūs esat vai neesat šo nozaru sarakstā. Un ko varbūt es te gribēju piebilst, ir arī jautājumos parādījās tādi aspekti, kā ko darīt, piemēram, ja ir kaut kāds meitas uzņēmums Latvijā un mātes uzņēmums ir citā valstī vai ir kaut kāda ārvalstu filiāla Latvijā, un kad ir neskaidri attiecībā uz ko tiek vērtēts šis lielums, piemēram. Un prakse šobrīd nav tāda viennozīmīga. Ir pirmkārt problēmas kaut kādas rada tas, ka saskaņā ar direktīvu ir norādīts, ka ir jāņem vērā šīs vienotās
vienotie uzņēmumi vai kaut kādi saistītie uzņēmumi, lai jāskatās, ka ne tikai kaut kāda individuāla uzņēmuma ietvaros, kas ir Latvijā, bet arī ar viņu saistīto kā kopumu. Un šī prakse šobrīd, ņemot vērā, ka šī ieviešana notiek visur Eiropas Savienībā un viņa daudz viet atšķiras, ir atsevišķas jurisdikcijas, kur viņi vairāk fokusējās tieši uz šiem vietējiem uzņēmumiem, un viņi neņem tik ļoti vērā šos saistītos uzņēmumus vai uzņēmumus citās valstīs, bet Latvijā joprojām līdz galam nav tādas oficiālas informācijas, kā tiek vērtēts šie saistītie uzņēmumi, cik ļoti liela nozīme ir Latvijas, cik ļoti liela nozīme ir ārvalstu, tādēļ pagaidām tas būtu jāvērtē pēc individuālā gadījuma, un noteikti būs arī kaut kādas vadlīnijas izvērtēšanai vai kaut kāds vismaz tā teikt, informācija, uz ko varētu kaut kā viennozīmīgāk balstīties, kas, diemžēl, vēl šobrīd ar visu MK noteikumu izstrādes attīstību vēl nav noticis. Un pēc atbilstoši mūsu regulējumam tad ir principā šis iedalījums kā lielsaimnieciskās darbības veicējs, un tas ir jebkura juridiskā vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību Latvijas Republikā un atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm. Attiecīgi, tas būtu, ja nodarbina vismaz 250 darbiniekus, vai arī pārsniedz apgrozījums 50 miljonus eiro. Attiecīgi ir jāizpildās kaut vienam no šim, un arī attiecīgi trešajam kritērijam, kas ir šī nozares specifika, lai varētu kādu uzskatīt uzņēmumu par šo lielo saimnieciskās darbības veicēju. Turpretī vidēji saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskais darbības veicējs, kas nodarbina līdz 249 darbiniekiem, attiecīgi nav šī minimālā skaita, un pēc būtības visi uzņēmumi atbilst šīm kritērijām attiecībā uz nodarbinātību. Līdz ar to vidēju saimnieciskās darbības veicēju šī izvērtējuma ietvaros ir jāfokusējas uz šo apgrozījumu, vai ir pārsniedz šo 10 miljonu, bet nepārsniedz 50 miljonu robežu, jo tajā gadījumā tad tas būtu uzskatāms par lielu saimnieciskās darbības veicēju. Un būtiski un uzdalīt, kā Nacionālās kiberdrošības likums pēc būtības iedala 3 dažādus kategorijas. Viens ir būtisko pakalpojumu sniedzējs, viens ir svarīgo pakalpojumu sniedzējs un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra. Un šodien mēs tieši pievērsīsimies būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem. Detaļās mēs nepārskatīsim informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritisko infrastruktūru, ņemot vērā, ka atsevišķi tiks šī infrastruktūra izvēlēt, to veiks no valsts puses, iekļaus sarakstos, un tur būs cita procedūra, atsevišķi noteikumi, bet šodien mēs detaļās attiecībā uz to neiedziļināsimies. Un tā tad ir šie daudzi dažādie scenāriji, kādu uzņēmumu varētu uzskatīt par subjektu Nacionālās kiberdrošības likumā izpratnē. Un viens no tiem scenārijiem, pirmais scenārijs būtu, kad pati par sevi darbība ir uzskatām par tādu darbību un nozarī, kur uzreiz būtu attiecināmas šīs kiberdrošības prasības kā attiecībā uz būtisko pakalpojumu sniedzējiem, un tie domēnu nosaukumu uzturētāji vai pakalpojumu sniedzēji būtiski norādīt, ka elektronisko sakaru komersanti ir būtisko pakalpojumu sniedzēji, un ko te vēl būtiski būtu piebilst, ir, ka mums ir
ieviešot šīs direktīvas prasības, arī noteiktas stingrākas prasības attiecībā uz šo, un attiecīgi visi elektronisko sakaru komersanti, neatkarīgi no to lieluma vai citiem kritērijiem, ir uzskatāmi par būtisko pakalpojumu sniedzējiem. Tad arī ir kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs, tad arī ir paplašināts šīs loks ar to, uz kādām iestādēm attiecas šis regulējums, un arī, piemēram, uz atvasināto publisko personu. Tad šajā scenārijā visi šie kritēriji paši par sevi, tur nav nekādu detalizētāku kritēriju. Otrajā scenārijā attiecīgi tad arī parādās šie lieluma kritēriji, kur attiecīgi ir jābūt vai nu lielam, vai nu jāizpildās vienai pazīmē, vai nu attiecībā uz darbiniekiem, vai nu uz apgrozījumu, vai arī, ja jūs esat Latvijā vienīgais šāda veida pakalpojumu sniedzējs vai arī pastarpinātās pārvaldes iestāde. Un tad ir jāpastāv kādam no šiem gadījumiem, kad šīm nozarēm, kad būtu uzskatāmi par būtisko pakalpojumu sniedzējiem, un pamatā te nekas ļoti daudz nemainās attiecībā uz šo, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, kas izriet no NIS direktīvas. Un pamatā tas ir viss saistīts ar enerģiju, transportu, dažādām būtiskām ar infrastruktūru saistītām nozarēm, un daudzas prasības jau bija iepriekš attiecībā uz šīm nozarēm, un nekas īpaši nav mainījies. Un, piemēram, te ārstniecības iestāde vai Eiropas Savienības references laboratorija, kas ir viens no tādiem jauninājumiem NIS2 ietvaros. Un te arī ir turpinājums šim scenārijam, kā komersanti, kuri veic izpētes vai izstrādes darbības attiecībā uz zālēm, ražo zāles, aktīvās vielas. Te atkal ir paplašināts šis regulējums, un arī plašāks ir šis loks, kam arī tieskaitā medicīnisku ierīču ražotāji, bet arī daudzi arī saistīti pakalpojumi interneta plūsmā, mākoņu datošana, datu centri, satura piegādes tīkls, bet arī tieskaitā informācijas komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vai kiberdrošības pakalpojumu sniedzējs, kas arī ir jauninājums un arī ietver tādas plašākas prasības attiecībā uz šiem. Tā ir skaitā arī kosmosā izvietot pakalpojumu sniedzējs. Un tad ir arī pie būtiskajiem pakalpojumu sniedzējiem šis trešais scenārijs, kad pakalpojumu sniedzējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kuras sniegtā pakalpojuma traucējumi var būtiski ietekmēt sabiedrības drošību, valsts aizsardzību vai sabiedrības veselību, vai radīt būtisku sistemātisku risku, jo īpaši nozarēs, kurās šādam traucējumam varētu būt pārobežu ietekme. Lielu problemātiku praksē rada attiecīgais punkts, ņemot vērā, ka tas ir tā ļoti plaši interpretējams, kas tad ir tādi traucējumi, kas var būtiski ietekmēt sabiedrības drošību. Un pamatā uz šī Nacionālais kiberdrošības centrs tad arī izvērtētu to, kuri uzņēmumi atbilst šiem kritērijiem. Ja uzņēmumiem pašiem ir aizdomas, ka viņi varētu paiet zem šī kritērija, tad būtu jāveic šis izvērtējums un jāsaprot attiecīgi, vai ir vai nav, un varbūt arī komunicēt Nacionālo kiberdrošības centru attiecībā par šīm prasībām. Un arī jautājumos iepriekš uzdotajos es atceros, ka bija
par šo būtisko sistēmisko risku, bet to es domāju, mēs nobeigumā, kad pabeigsim, mēs iziesim cauri uzdotajiem jautājumiem un arī pārunāsim kaut kādus aspektus saistībā ar to. Un tad ir arī nākamais, kā izgājām būtiskajiem cauri, ir svarīgo pakalpojumu sniedzēji, un attiecīgi viņiem ir vairāk šie kritēriji, kad varētu iestāties, viņiem jādarbojas Latvijā, nodarbina līdz tiem 249 darbiniekiem, viņiem apgrozījums ir vismaz 10 miljoni, bet nepārsniedz 50, vai arī gada bilances kopsumma nepārsniedz 43. Taču pārsniedz 10. Un attiecīgi visiem šiem kritērijiem ir jāizpildās kopā. Ja kāds no viņiem neizpildās, īpaši gadījumā uz apgrozījumu, tad arī nebūtu uzskatāms, ja neizpildās. Un šeit ir pirmajā scenārijā ir tie paši uzskaitītie, kas iepriekš nozares, kas parādās arī pie būtisko pakalpojumu sniedzējiem, un tie paši ar enerģiju saistīti, ar infrastruktūru, kā arī IT šo jauno pakalpojumu sniedzēju, gan arī uz medicīnu saistītie pakalpojumi. Otrajā scenārijā ir, ja šis svarīgo pakalpojumu sniedzējs atbilst kādai no šīm pazīmēm, kas ir vai nu vidējs saimnieciskās darbības veicējs, vai nu liels, vai arī vienīgais. Un attiecīgi šeit šīs nozares ir paplašinātas, un attiecīgi daudzi šie svarīgo pakalpojumu sniedzēji ir pavisam jauni, un varbūt arī šajās nozarēs nav iepriekš saskārušies ar šādām kiberdrošības prasībām. Līdz ar to šiem svarīgo pakalpojumu sniedzējiem varētu arī rasties daudz izaicinājumi ieviešanā, ņemot vērā, ka arī tas ir liels resursu patēriņš, bet tomēr kiberdrošība arī ir jānodrošina. Un, piemēram, pasta komersants, atkrituma apsaimniekotājs, ķīmisko vielu vai maisījumu ražotājs, vai izplatītājs, kas attiecīgi rada arī praksē dažādus jautājumus, jo, kas tad īsti tas ir, tiek prezumēts, ka šīs ķīmiskās vielas, piemēram, vairumtirdzniecībā izplatā atbilstošai ķīmisko vielu REACH direktīvai, un attiecīgi, ja tiek ražotas ķīmiskās vielas tajos. Tāpat arī ražo izstrādājums no ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, tad arī jauninājums ir pārtikas rūpnieciska ražošana, pārstrāde, medicīnisko ierīču ražošana, tad dažādu iekārtu ražotājiem, gan elektrisko iekārtu, gan nekur neklasificētu iekārtu, gan arī transporta līdzekļu dažādiem ražotājiem un dažādu IT pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to attiecīgajām jau uzņēmumiem, kuri darbojas nozarēs, jau šīs NIS prasības būtu jāievēro. Un arī ir trešais scenārijs, kad ir, piemēram, izglītības informācijas sistēmas uzturētāji vai arī uzticamības pakalpojumu sniedzējs. Un šis ir tāds kā trešais scenārijs, kad varētu viss stāties spēkā. Un ne tā ļoti lielos vilcienos izgājām cauri šiem subjektu lokam, un attiecīgi tad būtu tas pašvērtējums jāstaisa arī uzņēmumiem un iestādēm, kurām varbūt nešķiet tagad, ka uz viņiem attiecas, būt arī vērtīgi tāpat to pašvērtējumu veikt, ka jūs attiecīgi iepazināties ar situāciju, izgājat cauri šim sarakstam, vai esat vai nes, un secinājāt, ka nav. Kā fakts par sevi, ka jūs to veicāt, ir,
jo, piemēram, neizslēdz faktu, ja, piemēram, jūs šobrīd nav, bet jūs nākotnē varētu būt, vai nu, ja jums pakalpojumos ir izmaiņas, vai arī, ja jūs sākat atbilst vai nu kādam kritērijam, vai nu darbinieku ziņā, vai nu attiecībā uz apgrozījumu. Līdz ar to, ja tagad varbūt nesat, varat nākotnē potenciāli būt un būt arī vērtīgi šo pašvērtējumu veikt. Nākamais aspekts, kas ir tāds arī problemātisks, ir kiberdrošības pārvaldība. Attiecīgi, saskaņā ar kiberdrošības likumu gan būtisko, gan svarīgo pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešams noteikt atbildīgo personu un par šo kiberdrošību. Un tas ir jādara līdz 1. oktobrim. Šis rada arī kaut kādu lielu problemātiku, ņemot vērā, ka ir šis ļoti plašais loks ar būtiskajiem un svarīgajiem subjektiem, kā arī šīs daudzās valsts iestādes, kurām arī ir nepieciešami kiberdrošības pārvaldnieki, bet problēmu rada tas, ka mums Latvijā, es domāju, fiziski un faktiski nav tik daudz tādu kiberdrošības pārvaldnieku vai personu ar pietiekamām zināšanām, kas varētu veikt attiecīgos pienākumus. Līdz ar to mans ieteikums būtu domāt par šo pārvaldnieku jau tagad, ja jūs esat būtisko vai svarīgo pakalpojumu sniedzējs, jo teorētiski jau par to vajadzēja domāt vakar, tad otra labākā diena ir šodien. Šis varētu būt arī īpaši aktuāli, piemēram, valsts iestādēm, kur tas varētu oktobra pusē būt ļoti problemātiski atrast, ņemot vērā, ka arī privātajam sektoram ir nepieciešami šie kiberdrošības pārvaldnieki, bet vienkārši privātais sektors varētu kaut kādā ziņā, tā teikt, noķert sev visus pārvaldniekus, ka valsts sektors varbūt ar netik konkurējošu atalgojumu, kā privātais sektors nevarētu sev nodrošināt šos pārvaldniekus. Līdz ar to tam jāseko jau tagad, jādomā jau tagad, kur to dabūt, ko uzrunāt, un arī, ja, piemēram, nevar atrast, arī ieteicams būtu savā uzņēmumā iekšēji kādu darbinieku apmācīt, jo laiks līdz oktobrim ir, un arī tādas darbības var veikt. Un arī šobrīd, ko vēlos piebilst, ir, ka ministru kabineta noteikumi nav vēl spēkā un daudz kas var mainīties. Līdz ar to šīs ir šī brīža prasības kiberdrošības pārvaldniekam, attiecīgi jābūt NATO, Eiropas Savienības vai Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonim pilngadīgs, par kuru nav nodibināta aizgādnība. Attiecībā uz būtisko pakalpojumu sniedzēju pārvaldniekiem, viņiem nedrīkst būt sodītiem par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, un visiem pārvaldniekiem arī jābūt augstākā vai vidējā profesionālā izglītība kiberdrošības pārvaldības vai citā saistītā jomā. Un attiecīgi uz to arī vajadzētu tēmēt, meklēt un jau tagad rīkoties. Un viens no problemātiskajiem aspektiem arī, kas tika pieminēts, ir šie ārpakalpojumi. Un šobrīd, piemēram, tiek ko darīt, jo daudz šīs prasības ir minimālajos kiberdrošības noteikumos, un arī ļoti daudzi jautājumi tika uzdoti pirms šī webināra attiecībā uz to, ko darīt iepirkumos. Jo, iepirkumos, piemēram, ir šīs prasības, ir kaut kāds būtiskais vai svarīgo pakalpojumu sniedzējs, kurš iepirkumu sev kaut kādiem ārpakalpojumiem veic. Un tad ir pienākums nodrošināt šo drošību, ka šim svarīgam vai būtisko pakalpojumu sniedzējiem arī šie viņu pakalpojumu sniedzēji nodrošina atbilstoši šīs kiberdrošības prasības.
Līdzīgi paralēls var vēl vilkt ar datu regulu, kā piemēram, ja jūs datus apstrādājat un dod personas datus citiem uzņēmumiem, tad viņi ir apstrādātāji un ar viņiem ir jānoslēdz šis līgums, kā viņi nodrošināt šo datu aizsardzību, tāpat līdzīgi kaut kādā ziņā arī ar to kiberdrošību. Un arī līdzīgi ir tas, ka ne tikai šim ārpakalpojumu sniedzējam ir šis pienākums nodrošināt kiberdrošības šīs atbilstošās prasības, bet arī viņa ārpakalpojumam ir jānodrošina līdzīgi šīs prasības, kas beigās veido tādu kā ķēdi, sākot no šīs sākotnējā subjekta beidzot līdz arī šim galīgajam ārpakalpojumu sniedzējiem, kurš kaut kādā ziņā sniedz šos pakalpojumus. Un ko attiecībā uz iepirkumiem rada, ko darīt iepirkumos, jo es varbūt tagad to atbildēšu, jo jautājums tas jau daudziem bija tādi jautājumi ar iepirkumiem un ko darīt. Un ņemot vērā, ka šobrīd nav ministra kabineta noteikumu, tad arī tā kā šo noteikumu nav, nevar īsti prasīt ne arī kaut ko konkrētu uz ārpakalpojumu, ne arī iepirkuma dokumentācijā norādīt, piemēram, prasības, kuras nav spēkā. Līdz ar to tāds, tā teikt, common sense, jeb tāds loģiskais tāds piegājiens šim visam būtu, ka iepirkumos tiek norādīts, ka tiks izmantotas ir kaut kādas šī brīža esošās prasības un ka tikko kā tiks pieņemts minimālās kiberdrošības prasības, tad arī iepirkuma līgumā ir noteikts mums, stājoties šīm prasībām spēkā, tad tiek grozīti šī līguma noteikumi atbilstoši spēkā esošajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Un ņemot vērā, ka īsti neviena puse, ne otra nevar paļauties to, kas ir, varbūt kaut kas vēl mainīsies, un tas vismaz radīs kaut kādu šo viennozīmīgo situāciju, ka būs šie noteikumi, un tad būs jāatbilst šiem noteikumiem. Un tad attiecīgi to arī šajā iepirkuma dokumentācijā būtu jānorāda, kā attiecībā uz šiem, kā mainoties, tad arī tiks grozīti noteikumi, bet tad arī būtiski jānorāda kārtība, kā tiks grozīti, kuri pienākumi, kurās sadaļās, kāda būtu rīcība gadījumā, ja, piemēram, pēc jaunajiem noteikumiem, kuri stājās spēkā, neatbilst šis ārpakalpojums, bet jau sākotnēji it kā viņš uzvarēja konkursu, līdz ar to būtu jāatrunā daudz šādi aspekti. Un tā kā arī par iepirkumiem runāja aktīvi, nav tā, ka kiberdrošības iepirkumi ir kaut kas arī jauns un tādi ir bijuši. Līdz ar to par iepirkuma jautājumiem, kad kolēģis turpinās savu daļu, es nosūtīšu čatā visiem saiti uz mūsu webināru, kur mūsu lieliskā iepirkumu eksperte Katrīna Mika Pļaviņa tieši stāstīja un detaļās par šiem iepirkumiem kiberdrošības jomā, jo pēc būtības tie principi un tas, kā šis process notiek, ir nemainīgs. Tādēļ to es atsūtīšu jums pēc mirklīša tad arī čatā. Un atbilstoši MK noteikumiem arī šīs prasības par ārpakalpojumu līgumu, par IKT resursu vai pakalpojumu iegādi nedrīkst slēgt ar Krievijas, Baltkrievijas vai terorismu atbalstošām valstīm. Līgumos jāparedz arī konkrēti nosacījumi par ārpakalpojumu un būtisko pakalpojumu sniedzējiem ir aizliegts slēgt ārpakalpojumu līgumus par A klases sistēmām. Un te arī ir neliels tāds saraksts, kas ir norādīts šajā ārpakalpojumu līgumā, ko minimālajās kiberdrošības prasībās arī uzskaita. Un šeit ir šādas detalizētas prasības, bet pēc būtības, ko tas
tās prasības paredz, ir tiesības regulāri veikt ārpakalpojuma riska novērtēšanu. Šajos līgumos būtu jāiekļauj, kā tiek vērtēts, piemēram, kad pārbauda šos riskus, ko varētu radīt šis ārpakalpojums. Tad arī noteikt šos pienākumus, ka šīm ārpakalpojumam ir jānodrošina šīs minimālās prasības. Tad būtiski ietvert, kā rīkoties incidenta gadījumā, kā veido šī sadarbība, kā ziņo, kuras ir personas atbildības ziņošanā, jo šie ļoti daudzie jautājumi ir tādi, tā kā incidenti ir ātri jāziņo, un arī kolēģis pastāstīs varbūt sīkāk, tad arī jābūt labi atrunātām šīm prasībām, lai nerastos situācija, ka notiek incidents un tad nav zināma kārtība, ko darīt, kas ko dara, kuram ir kādi pienākumi. Līdz ar to šīs visas prasības ir ļoti skaisti un tā detalizēti jāuzskaita, lai nepieciešamības gadījumā ir pēc kā vadīties. Un arī līdzīgi jāparedz mehānismus kaut kādai pārbaudai, ziņošanai un pienākumu par ievainojamībām ziņot, par ievainojamību ziņošanu arī kolēģis pastāstīs detalizētāk, un arī pienākumu veikt apmācības un kaut kādus riska mazināšanas pasākumus. Bet, ir šīs prasības, kuras ir minimālajās kiberdrošības prasībās, bet viņi var mainīties, un tas nenozīmē, ka jūs arī nevarat kaut kādā ziņā stingrākus vai noteikti labāku pāraudzību pār šiem ārpakalpojumiem. Un paldies, tad varbūt no manas daļas šis būtu viss, un tagad dosim vārdu mūsu kolēģim Krišānim Knodzei. Paldies, Krišāni, par interesantu un izsmeļošo prezentāciju. Labdien, kiberdrošības interesanti. Prieks, ka jūs šodien jau Krišāns teica, es vairāk pieskaršos prasībām, kas attiecas uz subjektiem, ja gadījumā ir konstatēta šī atbilstība subjekta statusam. Lai arī pamat likums, kas pārņem NIS2 direktīvu, ir Nacionālās kiberdrošības likums, tomēr pašas prasības daudz detalizētāk ir izvērstas minimālajās kiberdrošības prasībās, kas ir ministru kabinetam deleģēti noteikumi. Un, kā jau Krišāns minēja, šīs prasības procesā, un tas galvenokārt ir pamatojums tieši ar to, ka, kā es minēju, tās ir pašas pamatprasības, kas realitāte arī subjektiem mainīs kiberdrošības pārvaldību praksē. Līdz ar to ieinteresētās puses joprojām iesniedz savus priekšlikumus, lai šo te noteikumu projektu saskaņotu. Un uzreiz jāizsaka piebilde, ka tā kā šie noteikumi ir saskaņošanas procesā, tā fināla redakcija var atšķirties no tā, ko es un Krišānis paužam šīs dienas webinārā. Un, protams, bez minimālajām kiberdrošības prasībām tieši piemērosies arī Nacionālās kiberdrošības likums, kā arī citi ministru kabinetam deleģēti noteikumi, piemēram, noteikumi pret pakalpojumu atteicis uzbrukumiem un citi. Vienas no galvenajām prasībām, kas attieksies uz subjektiem, būs saistīts tieši ar kiberdrošības pārvaldību, tieši ar dokumentācijas pārvaldību un ar informācijas komunikāciju tehnoloģiju resursu pārvaldību. Sākumā es pastāstīšu nedaudz tieši par šīm dokumentācijas izstrādes prasībām. Tātad šajā slaidā esmu iekļāvis 4 galvenos dokumentus, kas subjektiem būs jāizstrādā, kas būs jāglabā savā lietvedībā un būs regulāri jāatjauno. Nedz minimālās kiberdrošības prasības, nedz Nacionālās kiberdrošības likums nenosaka konkrēti termiņu, līdz kuram datumam šie dokumenti ir jāizstrādā, taču, kā jau Krišāns minēja,
subjektiem līdz 1. oktobrim būs jāizstrādā savs pirmais pašvērtējuma ziņojums, kurā būs jānorāda sava atbilstība kiberdrošības prasībām. Un tātad visiem šiem te normatīvajiem aktiem, kuri ir izstrādāti pārņemot lietsdību direktīvu. Un būs arī noteikti jānorāda tātad šī dokumentācija. Līdz ar to līdz 1. oktobrim šai dokumentācijai vajadzētu būt sakārtotai. Un tātad pirmais dokuments ir kiberdrošības politika. Šis te dokuments iekļauj tādu tā kā kopējo subjektā kiberdrošības pārvaldību, tajā skaitā ietverot arī informāciju par nozīmīgākiem kiberapdraudējumu veidiem. Papildus būs jāizstrādā kiberrisku pārvaldības un IKT darbības nepārtrauktības plāns, kurā būs jāietver tātad risku apraksts, šo te risku novērtēšanas metodika, kā arī plāns, lai saglabātu IT sistēmu nepārtrauktību un atjaunošanos kiberincidentu vai krīžu gadījumā. Tāpat subjektiem būs jāizstrādā kiberincidentu žurnāls, kurā pirmkārt jau būs jāiekļauj informācija par to, kāda pienākuma ir katrai personai, kas ir atbildīga par IKT resursiem un sistēmām. Kiberincidenta gadījumā, proti, kāda ir katra atbildība un pienākuma, kas kam ir jādara. Tāpat ir jāiekļauj informācija par procesiem, kā identificēt potenciālos kiberincidentus, kā rīkoties gadījumos, ja šie te incidenti notiek. Tāpat ir jāiekļauj arī informācija par saziņu ar kiberincidentu novēršanas institūciju gadījumā, ja šis te kiberincidents ir noticis. Un tāpat tās žurnālā ir jāreģistrē kiberincidenti, jāreģistrē pilnīgi visi kiberincidenti, ne tikai nozīmīgie, un tas ir jādara nekavējoties. Un visbeidzot, subjektiem būs jāizstrādā arī IKT resursu un informācijas sistēmu katalogs, kurā būs jāiekļauj visi resursi un informācijas sistēmas, kuras potenciāli ir pakļautas kiberapdraudējumiem. Un bez šo te sistēmu un resursu iekļaušanas katalogā subjektiem būs papildus pienākums pašiem identificēt visus resursus un sistēmas atbilstoši riska līmeņa klasēm, kas ir, kā jūs redzat, ir A, kas ir augstākā līmeņa klase, ir B, kas ir vidējā riska klase, un ir C, kas ir zemākā līmeņa riska klase. Un, lai tātad sistēma tiktu iekļauta A klasē, te ir jāatbilst vismaz vienai konfidencialitātes, integritātes vai pieejamības klasē, jo, lai tā atbilst B, te ir jāatbilst vienai no šīm konfidencialitātes, integritātes un pieejamības klasēm tieši B līmenī, un tajā pašā laikā tā nedrīkst atbilst nevienai A klasē, vai arī tad sistēma ir C klases, kurā neatbilst līdz A un B klases šiem te riska līmenim. Un attiecībā no tā, kura līmeņa informācijas sistēma vai resursi būs subjekta rīcībā, būs arī atkarīgs, kādas šīs prasības šīm sistēmām piemērosies. A un B klases sistēmām piemēros stingrākas prasības. Ceļš tas ir A klases sistēmām, un šīs stingrākās prasības izpaudīsies, piemēram, Krišāņa minētajos ārpakalpojumu gadījumos, kad tiks noslēgti līgumi par šo te sistēmu iegādi, vai arī tajā pašā kiberdrošības pārvaldībā būs stingrākas prasības, kā arī daļa no dokumentācijas A un B klases sistēmām būs jāiesniedz biežāk. Un, ja es iepriekš tagad uzskaitīju dokumentāciju, kas būs subjektiem jāievieš, tomēr prasības neaprobežojas tikai ar teorētisku dokumentu ieviešanu un plāniem risku gadījumā, bet arī nosaka konkrētas praktiskas resursu pārvaldības prasības. Un kā viena no būtiskākajām prasībām ir saistīta tieši ar lietotāju un piekļuves tiesību pārvaldību. Un tātad subjektiem vispirms vajadzēs identificēt lietotājus kā tādus, kuriem ir jānodrošina piekļuve informācijas sistēmām. Un tāpat viņiem būs jānosaka
katram šim te lietotājam noteikts piekļuves līmenis. Piekļuves līmenis ir jānosaka tāds, lai konkrētie lietotāji spēja veikt savus darba uzdevumus un darba pienākumus, taču šim piekļuves līmenim jābūt pēc iespējas minimālākam, lai lietotāji nespēja veikt nekādas citas darbības ar sistēmu. Tāpat būs jāveic lietotāju autentifikācija, kas izpaudīsies tā, ka katram lietotājam vajadzēs savu kontu sistēmas piekļuvēju, ja gadījumā to nevarēs nodrošināt, piemēram, tas var būt gadījumos, kad sistēmai vajag būt nemitīgi kādam jābūt ielogotam iekšā sistēmā, tā izlogojoties netiek tas nodrošināts, tā tad nenotiek šī nepārtraukamība. Tad šajos gadījumos lietotājus varēs autentificēt arī, piemēram, veidojot elektroniskos žurnālus, dokumentējot maiņu grafikus, piemēram, tad, kurš lietotājs pieslēdzies sistēmai, vai arī nodrošinot video novērošanu. Tāpat uz A un B klases sistēmām attiecas arī daudzfaktoru autentifikācijas prasības. A klases sistēmām daudzfaktoru autentifikācija būs jāveic gan administratoru, gan lietotāju kontiem. Savukārt B klases sistēmām šī daudzfaktoru autentifikācija būs jānodrošina administratoru kontiem, bet lietotāju kontiem tā būs jānodrošina gadījumos, ja pieslēgšanās sistēmai notiek attālināti. Un uz A un B klases sistēmām attiecās arī dažādas šifrēšanas prasības, kurās tagad padziļinātāk neiedziļināšos. Būs arī jāinformē lietotāji par sistēmas lietošanu, tad lietotājiem būs jāiepazīstas ar sistēmas lietošanas noteikumiem, kā arī šiem lietošanas noteikumiem būs vienmēr jābūt pieejami lietotājiem brīžos, kad viņi konkrētās informācijas sistēmas izmanto. Un kiberdrošības pārvaldnieks, kur Krišjāns jau minēja savā prezentācijā, būs tas, kas būs galvenā persona, kas būs atbildīgs par šo pasākumu ieviešanu. Un tam būs arī piešķirtas dažādas tiesības, lai nodrošinātu šo te pasākumu ieviešanu. Piemēram, kiberdrošības pārvaldniekam būs tiesības uzdot administratoram bloķēt kādu lietotāju kontu, ja viņš secinās, ka pastāv kiberincidentu riski, viņam būs piekļuve visam lietotāju sarakstam, tas tāpat arī varēs pārbaudīt šo te lietotāju piekļuves līmeņus. Arī paredzētas prasības tīkla, žurnāla failu un rezervas kopiju pārvaldībai, bet laika ierobežojumu dēļ es īpaši dziļi šajās prasībās neiedziļināšos. Turklāt tās ir ļoti tehniskas, tāpēc es izcelšu tikai šīs galvenos pamatprincipus un galvenās pamatprasības. Attiecībā uz tīkliem, kā tādas pamatprasības varētu uzskatīt to, ka tīkliem būs jābūt sadalītiem vairākās daļās, un iekšējiem un ārējiem tīkliem būs pēc iespējas jābūt vairāk atdalītiem. Piemēram, tīkls būs jāsadala tādās loģiskās sastāvdaļās, vairākās daļās atbilstoši to lietošanas mērķim, lai neveidojas situācijas, teiksim, kad ja notiek kiberuzbrukums vienā tīkla daļā, uzreiz cieši viss pārējais tīkls, tāpēc tādā veidā riski tiek mazināti. Vai arī pavisam tāds ikdienišķs piemērs, kas varētu būt, piemēram, būs jānodrošina viesiem atsevišķs Wi-Fi pieslēgums. Tātad viesi nedrīkstēs pieslēgties iekšējiem Wi-Fi tīklam. Tāpadās pārvaldniekam mums jānodrošina, ka žurnāla failos tiek saglabāta konkrēta informācija par sistēmām un tīkla plūsmu. Žurnāla faili tie ir faili, kuras sistēma automātiski saglabā, ievērojot kaut kādas noteiktas darbības sistēmām. Piemēram, kad lietotājs pieslēdzas vai atslēdzas no sistēmas, tas tiek saglabāts žurnāla failos. Un minimālās kiberdrošības prasības arī nosaka, kāda informācija būs jāsaglabās šajos žurnāla failos. Un atkarībā no jau minētajām sistēmu klasēm tiks noteikts arī
šo te žurnālu failu uzglabāšanas ilgumus. Un tāpat subjektiem būs pienākums nodrošināt, kad informācijas sistēmām tiek veidotas rezerves kopijas un minimālās kiberdrošības prasības arī nosaka periodus, kuros šī te saglabāšana būs jāveic arī atkarībā no tā, kādas sistēmas klases tās ir. Un iemesls, kāpēc jāveic ir tieši šo rezerves kopiju saglabāšanu, ir saistīts ar to, ka, teiksim, ja notiek kāds kiberincidents vai tiek nozaudēti dati, ja ir šīs rezerves kopijas un šie dati ir saglabāti šajās kopijās, tad sistēma var pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atjaunoties turpmākajai darbībai. Jā, kā jau Krišānis arī savā prezentācijā pieminēja, subjektiem būs arī jānodrošina kiberhigienas pasākumi un darbinieku apmācības, kur arī šīs kiberhigienas prasības tiks detalizētāk izskaidrotas. Sākotnēji pieņemot nacionālās kiberdrošības likumu, anotācijā tika iekļauts, ka tiks izstrādāti atsevišķi noteikumi tieši šīm kiberhigienas prasībām. Bet izskatās, ka tomēr nebūs atsevišķi noteikumi, visi ar kiberhigienu saistītie jautājumi jau ir iekļauti minimālajās kiberdrošības prasībās. Un tad, subjektam būs pienākums nodrošināt apmācības atbilstoši nodarbināto sagatavotībai, ņemot vērā to izglītību, iepriekšējo pieredzi, apmācību un darba specifiku. Šīs apmācības būs jāveic regulāri, tāpēc tas nebūs tikai vienreizējs pasākums. Un subjektam tāpat vajadzēs nodrošināt šīs apmācības IKT personālam. Tas, protams, būs daudz detalizētāk, jo IKT personāla sagatavotības līmenis daudz augstāks. Un tāpat subjekts varēs veikt arī citas apmācības, kuras uzskatīs par nepieciešamām. Tāpat subjektam būs pienākums ziņot par koordinētu ievainojamību, atklāšanu un novēršanu. Tieši par, ja viņš konstatēs, ka ir kāda koordinēta ievainojamība, tam būs nekavējoties jāziņo incidentu novēršanas institūcijai, kas ir CERT, un šī ievainojamība ir jebkura nepilnība, vājība vai jebkas cits, kuras rezultātā var tikt apdraudēta IKT sistēmas konfidencialitāte, integritāte un pieejamība, un varētu rasties kaut kādi kiberuzbrukumi vai kiberincidentu riski. Kā viens no nozīmīgākajiem pienākumiem, ko vajadzēs subjektiem pildīt, ir ziņošanas pienākums par nozīmīgiem kiberincidentiem. Un kāpēc tas ir nozīmīgi? Galvenokārt tāpēc, ka Nacionālās kiberdrošības likums definē konkrētus gadījumus, kad neatbilstība prasībām ir uzskatām par būtisku, un neziņošana par kiberincidentiem vai nepatiesu informācijas sniegšana par tiem ir uzskatām par būtisku pārkāpumu. Un būtisku pārkāpumu gadījumā kiberdrošības centram ir tiesības piešķirt arī soda sankcijas, kas, kā es domāju, liela daļa no jums zina, ir diezgan ievērojams, bet tā mums pieskaršos vēlāk. Un tātad nozīmīgs kiberincidents, šie nozīmīguma kritēriji ir ietverti regulas 2024, 2690, 3. panta 1. punktā, un šajā slaidā es tos neesmu uzskaitījis, jo tie ir pietiekami daudz, bet tie ietver, piemēram, finansiālas zaudējumus, ko kiberincidents var radīt. Tātad, ja potenciālais zaudējumi, ko kiberincidents var radīt, ir vismaz 500,000 eiro, vai arī tie ir 5% no subjekta apgrozījuma, tad ir uzskatāms, ka tas ir nozīmīgs kiberincidents. Tāpat kiberincidents, kas rada draudus personas dzīvībai vai veselībai, vai rada draudus komercnoslēpumu izpaušanai, tie arī ir uzskatāmi par nozīmīgiem kiberincidentiem. Un konstatējot šos nozīmīgos kiberincidentus, subjektiem ir pienākums sniegt arī ziņojumus, un ir jāsniedz pamatā 3 veidi ziņojumi. Agrīnā brīdinājuma ziņojums, kas ir nevēlāk kā 24 stundu laikā pēc incidenta konstatēšanas,
pēc tam 72 stundu laikā ir jāsniedz sākotnējais ziņojums, un mēnešu laikā pēc sākotnējā ziņojuma iesniegšanas ir jāsniedz arī galas. Savukārt progresa ziņojums ir jāsniedz, ja mēnešu laikā tātad līdz šim gala ziņojuma iesniegšanai nav izdevies atrisināt incidentu, un starposma ziņojumu tāpatās var pieprasīt kiberincidentu novēršanas institūcija pēc savas pieprasījuma. Un katrs no šiem ziņojumiem atšķirsies saturā un prasībās, kas tajos ir jāiekļaut. Pirmie ziņojumi, kas ir jāsniedz, tajos nav jāsniedz tik detalizēta informācija, jo galvenais ir laicīgi reaģēt, lai spētu paglābt visus, kas varētu ciest no šī kiberincidenta. Bet tad jau vēlāki ziņojumi pieprasa daudz detalizētāku informāciju. Un šīs ziņošanas prasības stājas spēkā ar 2025. gada 1. jūliju. Bet tāpat mēs vēršam uzmanību pat, ja šīs pienākums ziņot iesniedzot konkrētas veidlapas ziņojumus stājas spēkā tikai ar 1. jūliju. Par kiberincidentiem noteikti novēršanas institūcijai ir jāzina jau ātrāk, pēc, kad kiberincidents rada būtiskas draudus gan pašam uzņēmumam, gan tā klientiem. Līdz ar to laicīga kiberincidentu novēršanas institūcijas iesaiste var tikai palīdzināt atrisināt šos incidentus. Kā jūs minēju šīs prezentācijas sākumā, subjektiem būs jāsniedz arī ikgadējais pašvērtējuma ziņojums. Pirmais būs jāiesniedz 1. oktobrī. Būtībā tā informācija, kas jāiesniedz šajā ziņojumā, ir tas, kādus pasākumus subjekts jau ir ieviesis savā kiberdrošības pārvaldībā un kādus tas nav ieviesis. Un pamatot, protams, jāpamato, kāpēc tie nav ieviesti. Šie pasākumi ir pilnīgi visi jau uzskaitīti šajā prezentācijā, kā arī vēl papildus prasības, kas izriet no normatīviem aktiem. Un pašvērtējuma ziņojuma iesniegšanas biežums arī atšķirsies no tā, kāda veida ir subjekts, vai tas ir būtisko vai svarīgo pakalpojumu sniedzējs, kā arī kādas informācijas sistēmas ir tā īpašumā. Būtisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru īpašumā ir A klases informācijas sistēmas, šis ziņojums būs jāsniedz vismaz reizes gadā. Savukārt citiem būtisko pakalpojumu sniedzējiem, kuriem īpašumā nebūs A klases sistēmas, šis ziņojums būs jāsniedz vismaz reizes 2 gados. Bet svarīgo pakalpojumu sniedzējiem šis ziņojums būs jāsniedz reizes 3 gados. Un, kā jau es minēju, būtiska neatbilstība ir tāda neatbilstība, kuras rezultātā kiberdrošības centram ir tiesības piemērot arī soda naudas. Un kā pirmā no būtiskajām neatbilstībām ir uzskatāma tāda, ja subjekts neveic piemērotus un samērīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus kiberapdraudējuma vai kiberincidenta ietekmes mazināšanai. Šita neatbilstība ir ļoti vispārīgi formulēta, un līdz ar to faktiski kura neatbilstība iepriekš minētajām prasībām, ja tā rada kaut kādas būtiskas sekas, var tikt uzskatīt par būtisku neatbilstību. Tāpat, ja subjekts vairāk kārt atsakās izpildīt uzraugošās iestādes prasības vai sniegta informāciju, arī šī ir uzskatām par būtisku neatbilstību. Un jau minētais kiberincidentu ziņošanas pienākums, ja par nozīmīgiem kiberincidentiem netiek ziņots, vai arī tiek apzināti sniegt nepatiesa informācija, arī tā ir uzskatām par būtisku neatbilstību. Un tāpatās saskaņā ar Nacionālās kiberdrošības centru, Nacionālās kiberdrošības likumu, kiberdrošības centram ir piešķirts arī diezgan nopietnas tiesības, kāds var rīkoties, ja nu gadījumā netiek pildīti tiesiskie pienākumi. Pirmkārt jau tas var apturēt konkrētu informācijas sistēmu vai resursu darbību līdz neatbilstības novēršanai, kā arī tas var uzdot subjektam apturēt jebkuru informācijas tehnoloģiju produktu tirzniecību vai pakalpojumu sniegšanu līdz konstatētās neatbilstības novēršanai.
šīs te abas tiesības jau pašas par sevi ir ļoti nozīmīgas, ņemot vērā, ka tās ietekmē darbības nepārtrauktību, kas ir 21. gadsimtā ir sevišķi svarīgas. Un tāpat tās kiberdrošības centram būs tiesības uz laiku aizliegt jebkurai personai ieņemt kādu amatu, vadības vai pārstāvības pienākumu veikšanu. Un, kā jau es minēju, paredzētie maksimālie sodi ar NIS2 direktīvas pārņemšanu ir būtiski, un būtisko pakalpojumu sniedzējiem tie ir maksimālais sods ir 10 miljonu eiro vai 2% no pēdējā gada apgrozījuma. Ja apgrozījuma summa tāda pārsniedz 500 miljonus, tad tiks vērtēts šis te 2% kritērijs. Savukārt, ja nepārsniedz, tad maksimālā soda nauda ir 10 miljoni. Savukārt svarīgo pakalpojumu sniedzējiem tie ir 7 miljoni eiro vai 1,4% no apgrozījuma. Svarīgi ir piebilst, ka aizsardzības ministrija, kas tagad ir tā, kas izstrādā visus šos te normatīvos aktus, un kas arī būs daļa no Nacionālā kiberdrošības centra, ir izteikusies, ka viņu mērķis nav subjektu sodīt, bet nodrošināt šo te atbilstību kiberdrošības prasībām. Līdz ar to tas ieteikums no mūsu puses ir laicīgi sākt domāt, vai likums tiešām uz jums attiecās. Un, ja attiecās, sākt laicīgi ieviest visas paredzētās prasības. Un nepieciešamības gadījumā arī konsultēties ar uzraugošajām iestādēm, jo pretējā gadījumā, kā redzēt, sankcijas var būt diezgan nopietnas. Un tas arī no manis šodien viss. Paldies visiem par uzmanību, un tad es nododu vārdu atpakaļ moderatoram Krišjānim Cercenam. Paldies, Krišjāni. Paldies tad Krišjāni par stāstījumu un cerams arī klātesošajiem bija kaut kāda skaidrība lielāka par to, kādas tagad prasības gaida vai varētu potenciāli gaidīt nākotnē. Un tagad tādā noslēgumā mēs varētu izrunāt jautājumus, kuri tika sākotnēji atsūtīti jau iepriekš pirms webināra sākuma, tad arī tos, kuri tika uzdoti webināra laikā. Iespēju robežās mēģināsim uz visiem atbildēt. Atsevišķi jautājumi tika uzdoti par to, vai, piemēram, konkrētais uzņēmums būtu uzskatāms par subjektu vai nebūtu konkrētajos apstākļos. Un ņemot vērā, ka šajos jautājumos bieži vien ir nepieciešama tāda padziļinātāka izpratne par situāciju un kā kas notiek, tad arī varbūt ar tiem jautājumiem var pie mums rakstīt individuāli. Vai nu man, vai nu otram Krišjānim, mēs birojā esam 3 Krišjāņi, tādēļ 2 no 3 gadījumiem jūs trāpīsiet pareizēm. Un tad runājot par iesūtītajiem jautājumiem. Viens no jautājumiem bija, vai Nacionālais kiberdrošības centrs plāno NIS2 subjektiem nodrošināt SOC pakalpojumu. Kā SOC sapratu, tas ir Security Operations Center vai attiecīgi šis Security Operations Center jeb drošības operāciju centrs. Un konkrētajā situācijā par to, vai kiberdrošības centrs, es nespēšu atbildēt, plāno iespējams nē, tā kā viņi nodrošina vairāk šo uzraudzību, bet jau šobrīd šādu pakalpojumu nodrošina CERT. Meklējot viņu mājaslapā šo drošības operāciju centru, tad arī var atrast sīkāku informāciju attiecībā uz to. Tad arī parādījās jautājums, kas tad īsti definē to būtisku sistemātisku risku. Kaut kādā ziņā arī kolēģis to nodefinēja un minēja, bet pamatā vai tas ir subjektīvs viedoklis vai normatīvs regulējums,
tādas vēl viennozīmīgas vietējās pieejas nav. Līdz ar to es domāju, ka arī daudzos šajos jautājumos un daudzos neatbildētajos jautājumos būtu, ņemot vērā, ka ar minimālajām kiberdrošības prasībām viss tā nedaudz novilcinās, tad arī es pieņemu, ka arī tas ir iemesls, kāpēc kaut kādas vadlīnijas nav pieņemtas vai kaut kādi šie papildus materiāli, ņemot vērā, ka šo noteikumu vēl nav. Tādēļ es pieņemu, ka arī būs kaut kas sniegts, ja ne noteikti Eiropas Savienības līmenī būs, bet arī Latvijas līmenī, tad, kad jau būs konkrētākas šīs minimālās kiberdrošības prasības. Tad viens no jautājumiem arī tika uzdots, kas tad ir šīs valsts drošības iestādes kompetentās atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likumam. Un attiecīgi, kur tās ir definētas noteiktas, lai gan pašā Nacionālajā kiberdrošības likumā nav minētas šīs prasības, bet nevis prasības, bet definētas šīs drošības iestādes, bet šīs iestādes ir definētas valsts drošības iestāžu likumā, kur attiecīgi šo drošības iestāžu kopumu veido Satversmes aizsardzības birojs, kurš arī konkrētās darbībās atbild par uzraudzību tieši Nacionālā kiberdrošības likuma ietvaros attiecībā uz tiem subjektiem, kas ir uz viņiem attiecināmi. Tad arī militārās izlūkošanas un drošības dienas, kā arī valsts drošības dienests. Tad vēl viens no daudz jautājumu, kā jau minēju, ir tieši par šiem iepirkumiem. Čatā es nosūtīju ziņās, pats sākotnējais ziņojums ir links uz šo webināru, un tur tieši vajadzētu būt jau atzīmētam tam punktam, kur sāk runāt par kiberdrošības iepirkumiem, jo tās daudzas pienākumi un funkcijas ir diezgan līdzīgas, lai gan, protams, ir šīs prasības atšķirīgas, joprojām kaut kādus aspektus var savstarpēji mainīt un viņi pārklājas. Vēl no jautājumiem. Jā, kāpēc tiek Nacionālās kiberdrošības likums dēvēts par Nacionālo kiberdrošības likumu? Te ir vienkārši dažreiz vieglāk izrunāt ir Nacionālais kiberdrošības likums, tā kā ir arī Nacionālais kiberdrošības census, bet, šis likums ir Nacionālās kiberdrošības likums, un vienkārši vieglāk, bet vai pareizāk tā izrunāt grūti pateikt, visticamākais nē. Un tad ir arī jautājums par certifikācijām, ko darīt, ja nav prasību, piemēram, minimālo kiberdrošības. Tad ir jāņem kaut kādi vispārīgi IT standarti, piemēram, ISO 27001 certifikācija. Lai gan mums prasība nav, bet daudz prasības, kas izriet no šīs NIS direktīvas, arī savā veidā sasaistās ar šo certifikāciju. Līdz ar to tas būtu tāds labs sākuma punkts, ar ko sākt. Tad varbūt no auditorijas tagad uzdotajiem jautājumiem viens ir, vai pašnovērtējuma veikšana ir jādokumentē. Tādas īpašas prasības likumā nav īsti, ka tam jābūt kaut kādā konkrētā formātā, īsti dokumenti, bet ir jāveic šis pašnovērtējums, un būtu vērtīgi pat, ja viņš ir veikts un kaut kādā veidā viņš tiek saglabāts. Tas, ka uzņēmums veic šo pašnovērtējumu, attiecīgi viņi izgāja šiem kritērijiem cauri un konstatēja, ka, piemēram, atbilst vai neatbilst, un, piemēram, ja gadījumā rodas strīds vai tiek lūgts tur iekļaut sarakstā šo noteikto pakalpojumu sniedzēju, tad arī
būtu šis tāds kā pamatots pierādījums, lūk, ka tobrīd mēs nereģistrējāmies, jo mēs veicām pašnovērtējumu un ņemot vērā, ka tur neizpildījās tādi kritēriji, vai arī mūsu ieskatā mēs nesniedzām tajā brīdī tādu un tādu pakalpojumu, kā attiecīgi tad uz mums neatiec šīs prasības. Attiecīgi, lai būtu kaut kāds šis ieskats, ka kaut kādas darbības bija veiktas un ka tiešām tika izvērtēts to, vai jūs esat vai neesat šajā subjekta lokā. Tad jautājums, vai kiberdrošības pārvaldnieks var būt līdzinējais IT drošības pārvaldnieks? Pēc būtības, jā, galvenokārt ir nepieciešams, lai šis IT pārvaldnieks būtu ar atbilst šīm prasībām, kas ir minimālajās kiberdrošības prasībās. Tur Krišānis jau arī atbildēja uz atsevišķiem jautājumiem čatā, un tad vēl parādas Tad vēl jauns jautājums, vai ārpakalpojums sniedzējs var atteikties nodrošināt atbilstību NIS2, neskatoties, ka klients konkrētos pakalpojumus atzinis par kritiskiem vai būtiskiem. Pēc būtības, ja ārpakalpojumu jūs sniedzējs atsakās, tad, ko darīt, tad tā ir savā ziņā arī jūsu atbildība, ja, piemēram, jums ir savi ārpakalpojumi, ar kuriem ir šie līgumi, un ka viņi netaisās to parakstīt, jo nevar nodrošināt, tad tas ir, pēc būtības nevarētu, jo tas ir jūsu atbildība. Jums ir jānodrošina šī sava kiberdrošība, tajā skaitā arī šie ārpakalpojuma sniedzēji. Līdz ar to var rasties situācija, piemēram, ka līdzīgi kā ar datu regulu, ir šis datu apstrādātāju līgums, ko darīt, ja šis ārpakalpojums negrib to datu apstrādātāju līgumu parakstīt, tad, tas jau arī ir uz jūsu atbildību nodrošināt, ka viss ir sakārtots. Līdz ar to būtu jāmēģina šīs vienošanās noslēgt un noslēgt šīs, nodrošināt, ka šī otra puse arī šīs prasības īsteno, jo kā nekā šis subjekts ir atbildīgs par šiem pakalpojumiem. Vēl jautājumi. Vai ir kāds saraksts definēts, kuras ir tās valstis, kas apdraud kiberdrošību? Pamatā ir norādīts šīs prasības minimālajos kiberdrošības noteikumos kaut kur likumā, un arī tāda viena uzskaitījuma uz sitiena nevarētu atbildēt, bet tādi saraksti ir arī startautiski, ir arī Eiropas saraksts, bet tad jāskatās, cik ļoti šajos sarakstos norādītie uzņēmumi to kiberdrošību apdraud, jo ir Krievija, Baltkrievija, bet, piemēram, ar kaut kādiem ģeopolitisku attīstību var arī būt šajos sarakstos citas valstis. Un, jā, tā kā mums jau laiks iet uz beigām un ir noslēgums, varbūt mēs te tik detaļās vairs netiksim cauri pilnīgi visiem jautājumiem. Līdz ar to mēs, tā teikt, kiberkrišāņu sastāvā būsim gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem vai neskaidrībām vai vispār kaut kādiem aspektiem. Protams, saprotams, kā arī, no mūsu puses mēs nevienmēr visu varam zināt, jo
noteikumi vēl nav spēkā, daudz kas mainās un arī kaut kāda prakse vēl nav izveidojusies. Piemēram, arī datu aizsardzības regulas sākumā bija, ka bija viena prakse, bet tad, pāris gadus vēlāk šī prakse kaut kādā ziņā mainījās un vairs nebija tā, kā bija sākumā. Un līdzīgi arī tagad daudz kas var mainīties un varbūt nav tik viennozīmīgi un ir kaut kādā ziņā interpretācijas jautājums. Līdz ar to droši, ja kādi jautājumi jums rodas, neskaidrības, tad droši rakstiet vai nu man, vai nu otram Krišjānim uz e-pastu. Tad vēlreiz gribu pateikt arī visiem apmeklētājiem lielu paldies, ka ieradāties uz šo mūsu rīkoto webināru. Cerams, atradāt kādas atbildes uz sevi interesējošajiem jautājumiem un varbūt kaut ko jaunu arī uzzinājāt. Un, paldies, tad gaidīsim ziņu un gaidīsim arī jūs citos webināros, rīkotajos pasākumos un tam līdzīgi. Tā. Paldies, izbaudiet šo jauko skaisto dienu un lai viss izdodas.